gribi veiksmīgi sākt pārdošanu Amazon un negribi jau pirmajā mēnesī tikt nobloķēts, tad šis ir viss, kas tev ir jāzina pirms tu nospied pogu Create Account. Sveiciens visiem! Šeit Jānis. Kā jau iepriekš minēju, es jums pastāstīšu, kā atvērt Amazon pārdevēja kontu pareizajā veidā vaļā, jo ir arī nepareizs veids, kā to izdarīt. Drīzāk nepareizi veidi. Tātad, kas vispār ir nepieciešams, lai atvērtu Amazonā kontu? Tātad pirms sākam Amazonā vispār kaut ko taisīt vaļā, vispirms pārliecināmies par sekojošajām lietām. Es esmu arī pierakstījis, lai es neaizmirstu, tad jāizpild daži mājas darbiņi pirms jūs vispār kaut ko varat vaļā, tāpēc, ka tas jums arī ļoti nozīmēs, cik jums būs veiksmīgi vai neveiksmīgi tā konta atvēršana. Vispār pārliecinieties par šīm 4 lietām, kuras es to nosaukšu. Tātad, pirmais, vai jums šobrīd nav aktīvi vai arī neplānojās varbūt kaut kādi uzņēmuma restruktūrizācijas procesi? Otrais, vai jūsu uzņēmums šobrīd nav kaut kādā aktīvā jau procesā vai arī varbūt plāno tuvākajā laikā mainīt juridisko adresi? Šie 2 ļoti vienkārši. Ja kaut kas pamainīsies struktūrā, pienāks kāds jauns valdes loceklis vai kāds aizies projām, vai arī juridiskā adrese mainīsies, ļoti iespējams, ka Amazons pēc tam gribēs atkal jūsu kontu verificēt pa jaunam. Respektīvi, jūs atvērsiet kontu, jūs verificēsiet to kontu, un tad jums samainās šīs lietas, ja Amazonam iekšējais algoritms triggerojās, un viņš gribēs atkal jūsu kontu pa jaunam verificēt. Līdz ar to jums būs atkal jāiet tam procesam cauri. Jums nebūs varbūt pilnīgi jauns konts jāver vaļā. Nebūs, protams, bet verifikācija tāpat būs jādara, un tas aizņem laiku, un tikmēr jūs nevariet tirgoties. Jā. Trešais, pārliecinieties, vai jums nav kaut kādas problēmas ar vidu, kas varētu rezultēties ar jūsu bankas konta slēgšanu. Ne slēgšanu, bet arestēšanu. Ja jūsu bankas konts tiek arestēts, Amazons nevar novilkt no jums naudu, ja viņam tāda nepieciešamība ir. Plus viņš periodiski tāpatās taisa pārbaudas tādus maksājumu, impulsus, un ja tas impulss atnāk negatīvs, ka banka neņem pretī, jo konts ir arestēts, tad viņš jums neko neļaus tālāk darīt, netirgoties neko, ja nav FBA, jā. Jūs neko nevarēsiet vairāk tālāk izdarīt kontā. Jums rādīsies vienkārši add your credit card vai arī something is wrong with your credit card. Viņš gribēs, lai jūsu kreditkarte tiek updatota. Pat ja tā nav kredītkartes problēma, varbūt tas ir saistīts ar to, ka konts ir arestēts, viņš to uzskatīs, ka tā ir kredītkartes problēma. 4. punkts, vai jūsu uzņēmums pastāv vismaz 1 nedēļu? Šitas tāds mājas darbs vienkārši, jābūt jau izdarītam. Tāpēc, ka ļoti iespējams varbūt tā, ka tāds scenārijs, ka jūs esat uzņēmumu uztaisījis un jūs, piemēram, nākošajā dienā jau veriet vaļā Amazonā kontu un jūs brīnaties, kāpēc jūs neņem pretī. Ja? Tāpēc, ka jūsu varbūt uzņēmums ir izveidots, bet viņš varbūt vēl neparādās publiskajos datos, un līdz ar to Amazona iekšējām sistēmām nav īsti informācijas par jūsu uzņēmuma esamību. Kā arī iepriekš sagatavojam atsevišķu e-pastu, vēlams, kur būs tikai un vienīgi Amazons saistīts ar to e-pastu, nekas cits. Un ka šis e-pasts nav izmantots nevienam citam Amazon kontam, tas ir unikāli priekš šī viena konta. Kā arī šī ir obligāta prasība, by the way, kad tas e-pasts ne ar vienu citu kontu nav saistīts. Otrais, telefona numurs, kas ir arī atsevišķs. Šī nav obligāta prasība, bet ļoti, ļoti ieteicama prasība. Kā arī ir atsevišķs telefona numurs, kas nav saistīts ne ar vienu Amazon kontu. Kā arī, ja šie 2 punkti vēl būs, tad būs pavisam izcili. Pirmais punkts, ko vajag ļoti, ļoti silti iesaku paskatīties, vai jums tas ir, ja jums tas nav, tad sakārtot, ir pirmkārtām vienam Amazon kontam izmantojam atsevišķu datoru, un otrām kārtām izmantojam atsevišķu IP adresi. Par IP adresi es varu ieteikt, izmantojot vienkārši
citu simkarti. Tā simkarta būs tikai tam vienam Amazon kontam. Tas ir viens, jā. Otram kārtām tā nebūs publiska simkarta. Tā kā, teiksim, piemēram, par publisku es domāju, kur vairākas ierīces var pieslēgties, jā. Tad tas nebūs jūsu mājas Wi-Fi, tas nebūs kaut kāds publiskais Wi-Fi, jā. Tas būs tikai viena IP adrese, tu vari būt garantēts, ka tā būs tikai tam vienam kontam. Ja, savukārt, ja tu izmantos savu mājas Wi-Fi vai Office Wi-Fi vienalga, tev būs pieslēgušies vairāki konti pie tā viena un tā paša Wi-Fi. Tas viens Wi-Fi, viņam jau būs tikai viena IP adrese. Viņš to IP adresi sadalīs vienkārši uz vairākām ierīcēm. Līdz ar to efektīvi tev būs viena un tā pati IP adrese, un Amazons redzēs, ja tu esi pievienojies, piemēram, ar vienu kontu šim Wi-Fi un pievienosies ar vēl kādu kontu, tad viņš, ja viņiem ir kaut kāda saistīta darbība, līdzīga darbība šiem kontiem, vai arī viens no viņiem ir bloķēts, jā, tad Amazons arī salinkos ar otru un arī otru nobloķēs. Tāpēc vajag efektīvi īstenībā atsevišķu internetu priekš arī tavu Amazon kontu. Vai arī alternatīvi izmanto virtuālās mašīnas. Tu vari dabūt pieslēgumu, jau ļoti daudz visādi provideri, kas šo nodrošina. Tipiski šiem provideriem ir izmaksas pēc, uz laiku balstītas, cik tu minūtes izmanto viņu serveri. Tad, kad tu pieslēdzies, tu izveido savu, essentially tas ir atsevišķs dators, tikai tas ir tavā datorā. Tu pieslēdzies caur internetu citam datoram. Bet ir svarīgi, ka ne tikai tu izveido atsevišķu virtuālo mašīnu, bet pārliecinies, ka, ja tu pie viena providera esi uztaisījis vairākas virtuālās mašīnas, jo, piemēram, te ir vairāki konti, kurus tu apkalpo, tad pārliecinies, ka katram kontam ir arī savs unikālais IP, unikālā IP adrese. Šo mēs darām tāpēc, ka mēs gribam pasargāt mūsu kontu no kaut kādām, no tā, ko bieži vien daudz baidās, kas ir sasaistītie konti, jeb šo linked accounts. Ja Amazons redz, ka šiem kontiem ir ļoti līdzīga darbība, piemēram, abi divi pārdod tos pašus produktus, jā, Amazons var nobloķēt abus divus kontus, jo viņš, tas ir pret Amazon politiku, kas runā par to, ka nedrīkst manipulēt ar cenām. Un es tur pārāk dziļi vairāk neiešu iekšā šajā tēmā, bet vienkārši apzināmies to, ka vajag katram kontam savu ierīci un savu tīklu. Nemiksējam citus kontus šajos tīklos un ierīcēs. Kā arī otrais punkts, jūsu uzņēmuma bankas konts ir izveidots tradicionālā bankā. Ko es domāju zem tradicionālām bankām? Piemēram, Svetbanks, Citadele, Luminors, Seps arī, bet par Sebu man ir daži komentāri, jo Amazons var nepieņemt citreiz kādus konta izrakstus, jo Amazons var pieprasīt, un visticamākais arī pieprasīs, lai pierādītu jūsu uzņēmuma esamību, kādu bankas konta izrakstu. Tādām bankām, kā piemēram Wise vai citreiz pat Revolut, viņš negrib ņemt pretī, jo viņas neuzskata kā tradicionālas bankas, un tās drīzāk pat saucās kā neobankas. Tāpēc, ja iepriekš atveriet labāk vaļā kaut vai Svetbankā, vienkārši vienu kontu, kur jūs neko pat neliekat iekšā, lai jūs variet Amazonam parādīt, ka jūsu bankas konts ir tradicionālā bankā. Tās būtu tās ievada lietas, kuras jums, tie mājas darbi, kur ir jāizpilda, pirms mēs vispār atveram kontu vaļā, jā? Tad tagad mēs tiekam beidzot pie konta vēršanas vaļā. Tad, kad esam mājas darbus izdarījuši, tad mēs esam beidzot tikuši pie Amazon konta reāli vēršanas vaļā. Ja? Tad aiziesim uz saiti sellercentral.amazon.co.uk. Tas ir 95% no visiem cilvēkiem, kas Eiropā grib vispār sākt tirgoties Amazonā, ejiet uz šo saiti un tālāk jau sekosiet instrukcijām, kur jums prasīs ievadīt visu info par jūsu uzņēmumu un tā. Bet ir dažas nianses. Pirmkārt, tas, ko es uzreiz iesaku, ir taisam profesionālo kontu, jo jums Amazons piedāvās vai individuālo vai profesionālo kontu. Individuālais konts ir, tur nav nekāda mēneša maksa, bet tur, ja nemaldos, ir 90 centi
par katru pirkumu, ko jūs uztaisiet, plus vēl tie 15% Amazon komisija. Jā. Tā kā, ja jūs plānojat veikt pasūtījumus virs 40 pasūtījumiem mēnesī, tad jums profesionālais konts jau sev atmaksā. Bet profesionālam kontam ir arī vēl citas features, kas viņu padara, manā skatījumā, daudz vērtīgāku nekā vienkārši individuālo kontu. Tāpēc ikdienā 99% gadījumu es pat teiktu, ņemam vienkārši profesionālo kontu un vispār nedomājam par to individuālo samaksājumu, tos 39 eiro Amazonam mēnesī un mirs. Nākošā nianse, tad, kad tev prasīs ierakstīt savu dzīvesvietas adresi, norādi to adresi, kas tev parādās tavā bankas konta izrakstā vai arī tavā rēķinā kādā. Jo rēķins arī būs jāpievienot, par tos arī līdz tam es tikšu vēl. Kāpēc? Amazon šāvaitā šos dokumentus, to informāciju, ko tu viņam iedod, viņš tāpatās pārbaudīs, cross-checkos ar tiem dokumentiem, ko tu esi viņam iedevis. Un ja tur būs nesakritība, viņš vienkārši nepieņems. Tāpēc labāk uzreiz jau Tad paskatāmies mūsu rēķinu kādu, ja, no tiem, kurus es pēc tam minēšu, kuri der. Ja tur tā adrese kāda viņa parādās tajā rēķinā, tad to pašu arī ierakstam tajā Amazonā iekšā, tajā lauciņā. Nākošais būs nepieciešams sarūpēt šādus dokumentus. Un te ir tāda ļoti gara piezīme, man ir sanākusi. Visiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, es domāju, tas ir loģiski, jo tur Amazonā tomēr būs arī reāls cilvēks, kas skatīsies. Ir arī viņiem AI, kas iet cauri, boti, ja, un intelekts. Ja. Tāpat tās reāls cilvēks būs arī, kas pārbaudīs tos dokumentus. Jābūt atļautajos formātos, kas tie derīgie formāti ir PDF, PNG, JPG un JPEG. Dokumentus nepieņem latviešu valodā, tas nozīmē to, ka ja jūs oriģinālu dokumentu nevarēt dabūt angļu valodā, tad jums būs vajadzīgs notariāls tulkojums. Šo notariālo tulkojumu jūs pats, ja neesiet jurists, nevariet tādu izveidot. Jums būs jāiet pie kādas kompānijas, kas jums viņu iztulkos. Es personīgi izmantoju Scrivener, viņi man tos dokumentus vienmēr iztulko tā kā vajag, un Amazons vienmēr viņus pieņem. Neesam nekādā veidā, ne viņi mani sponsorē, ne mēs esam afiliāti, es vienkārši tīri jums iedodu, varbūt noder. Kā arī loģiski šiem dokumentiem ir jābūt derīgiem. Jā, tātad pasas un ID kartes ir jābūt vismaz derīgiem vēl 60 dienām. Savukārt visiem pārējiem dokumentiem, kas ir tur uzņēmumā, tur tie reģistra izziņas vai tur, tie nedrīkst būt vecāki par 90 dienām. Kā arī tie dokumenti, kuriem ir paraksti, tiem ir jābūt fiziski parakstītiem. E-paraksts nedara. Es to tagad tā saku, bet burtiski dažas dienas atpakaļ Amazons man atsūtīja ziņu, kā arī e-paraksti tagad darot. Tā kā variet testēt, bet es labāk pieturos pie tā, ko es zinu, kas točni strādā, kas ir fiziskie paraksti. Tātad par tiem pašiem dokumentiem, kas būs vajadzīgi, es viņus iedalītu tādās tā kā 3 kategorijās. 2, jā, visiem būs 2 kategorijas, bet citiem var arī būt 3 kategorijas. Tātad uzņēmumam, patiesā labuma guvējam un primāriem kontaktam, kas, ja tāds tiek norādīts, tāpēc, tas ir optional, to var arī nenorādīt, ja nevēlies. Tad uzņēmumam būs vajadzīgi 3 dokumenti, tos jau sagatavot. Viens ir izziņa no uzņēmuma reģistra. Loģiski, ja nevar dabūt oriģinālu dokumentu angliski, ko Latvijā diemžēl nevar, vismaz vēl pagaidām, kopš es šo ierakstu 19. jūnijā 2025. gadā vēl tev Latvijā nedod angļu valodā tulkotu izziņu uzņēmuma reģistrs. Tāpēc tev būs viņa notariāli jātulko. Otrais dokuments būs statūti, arī angliski viņus sauc par Articles of Association. Tos arī parakstīti, arī iepriekšējais dokuments izziņo uzņēmuma reģistra, viņa būs parakstīta. Un tu vari izvēlēties e-parakstu vai arī fizisku parakstu, un tu prasi fizisku kopiju ar fizisku parakstu. Jā, tu samaksās vēl arī par pastu, lai viņi tev atnāk. Jā, tu to visu maksās. Diemžēl. Un tas pats būs arī ar statūtiem. Parakstīts dokuments ar fiziskiem parakstiem, tad jūs nododat šos dokumentus uz tulkošanu, notariālu tulkošanu. Jums viņus notārs iztulko un uzliek vēl savu parakstu pa virsu. Un tad jums ir vēlams šos dokumentus tā kā atsevišķi. Ja nesiet vienā tā kā
dokumentā, bet atsevišķi. Trešais dokuments, ko jums vajadzēs, būs uzņēmuma bankas konta izraksts. Periods nav nozīmes, turpat var norādīt vienu dienu, ja vēlies. Galvenais, ka var redzēt, kā kurai bankai, bet tipiski bankām augšā norāda tad uzņēmuma, tava uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, plus vēl PVN numurs, ja tāds ir, pretējā pusē ir banka, un informācija par banku. Tas ir svarīgi. Un tad izziņa būs obligāta, statūti var nebūt obligāti, Amazons var prasīt, var neprasīt. Un bankas konta izraksts, tas būs arī obligāti vajadzīgs. Tad nākošā kategorija patiesā labuma guvējam vajadzēs 3 dokumentus. Pasi vai arī ID karti. Atvērtā veidā pase, atveram vaļā un nofočējam to, kur tā visa informācija par cilvēku ir. Un ID karti no abām pusēm vajadzēs. Jābūt visam salasāmam, pilnībā redzams, nedrīkst būt kropota tā bilde. Es esmu redzējis, ka daudzi labu gribēdami, lai mazāk tur kaut kādi backgrounds būtu redzams mazāk, lai būtu tikai redzama tā pase. Ja viņi paņem un kropo to bildi, un tad tur nejauši kādu varbūt maliņu noņem, nogriež nost. Ja. Neko nekropojam, pilnīgi, lai tā pase ir redzama. Es pat iesaku, lai ir kāds centimetrs tev ir redzams ar backgroundu. Tad tu tošni zināsi, ka tu trāpi visas malas, dabū iekšā tajā bildē. Ja. Un, protams, pasē vēl jābūt derīgai 60 dienām. To vajadzēs obligāti. Nākošais ir otrais, tad patiesā labuma guvējiem vajadzēs izsniegt savu bankas konta izrakstu, privātā bankas konta izrakstu. Tāpēc, kā arī no uzņēmuma bankas konta, tu vari dabūt šo bankas konta izrakstu angļu valodā. Tipiski nezinu nevienu banku, kuru nevarētu šo iedot angļu valodā, vismaz Latvijā. Un bankas konta izraksts ne vecāks kā 90 dienas. Un tad ir tā sarežģītā daļa, kas, diemžēl, mums Latvijā daudziem sagādā sarežģījumus. Tas ir kāds no šiem rēķiniem, un te man ir pierakstīts. Atvainojos, man bišķi nāksies lasīt. Tātad viens ir komunālo rēķins par gāzi, komunālo rēķins par elektrību vai ūdeni, telefona rēķins, der gan mobīlais, gan stacionārais, interneta rēķins arī der. Šos dokumentus Amazons pieprasa, lai pierādītu tavu dzīvesvietas adresi, jo viņam vajadzēs tev norādīt arī, kur tu dzīvo, un viņš ar šiem dokumentiem to var paņemt un sasaistīt kopā. Problēma ir tāda, ka bieži vien šos dokumentus, oriģināli dokumentus, Latvijā nevar dabūt angļu valodā. Reti kurš provideris tos dod angliski. Es personīgi zinu, ka lielākā daļa no komunālajiem, kas ir par gāzi, elektrību vai ūdeni, tu točne nedabūsi angļu valodā. Varbūt tev var paveikties ar kādu no operatoriem. Es nezinu, Tele2 man personīgi arī nedod viņus angļu valodā. Varbūt kāds interneta rēķins, nezinu, no TET varbūt, piemēram. Latvijas mobilais telefons vēl arī varētu būt. Ja pajautā viņiem tā jauki, tad varbūt viņi uztaisīs tev angliski viņu. Bet šeit ir problēma tāda, ka, diemžēl tev nāksies vēlreiz notāru celt augšā un dot viņam tulkot vienkārši rēķinu, un par to maksāt naudu. Tur ir tas, tas, protams, arī laiku prasa. Tāpēc tas ir tāds neforšs pasākums daudziem. Un no šiem 3 dokumentiem obligāti ir pirmie 2, tātad pase vai ID karte būs obligāti, bankas konta izrakstu arī obligāti prasīs. Par rēķinu nevienmēr. Kā kuru reizi. Citreiz prasa, citreiz nē. Un trešā kategorija, kas ir, ja tu norādi, tad tev vajadzēs iesniegt šim arī dokumentus, ir primāram kontaktam. Primāram kontaktam tie paši noteikumi, kas iepriekšējam, tātad patiesā labuma guvējam. Tātad pase, ID karte, bankas konta izraksts, kāds no tiem rēķiniem, ko es jau iepriekš nosaucu. Protams, visu uzliksim uz ekrāna, tā lai jūs redzēt, Nākošais, tad, kad visi dokumenti jums ir sagatavoti, jums vajadzēs pievienot 3 lietas pašā
pašā Amazon konto, jau kad jūs būsiet izveidojuši savu kontu, jums tas placeholders jau būs izveidots, ja? Jums Amazons prasīs pievienot uzreiz kredītkarti, un šeit ir tieši, loģiski derīgu, ja? Un šeit ir tieši svarīgs akcents uz kredītkarti, jo var būt tā, ka Amazonam, kaut kāda iemesla dēļ Amazonam nepatīk pārāk debetkartes. Viņš viņus vairs tā īsti negrib pieņemt. Viņš pieņem tikai kredītkartes. Un nemaz nerunāsim par kaut kādām priekšapmaksas kartēm. Tās vispār viņš nepieņem. Ar kredītkartēm tipiski nav problēmas, izņemot, ja jūs lietojat, piemēram, SEB banku. Un šeit ir tas, ko es iepriekš minēju par SEB banku, kāpēc es īsti neiesaku SEB banku izvēlēties kā jūsu banķieri priekš Amazon, jūsu avantūras. Tāpēc, ka ļoti bieži tieši SEB bankai ir jau stokā uzlikti kaut kādi ierobežojumi, kaut kādiem norēķiniem internetā. Un jums Amazons regulāri prasīs naudu no jums, ja? Tā kā no jūsu bankas kartes var paprasīt naudu, ja? Un viņš konstanti Amazonam gribēs teikt nē. Bieži vien viņš vienkārši neļaus vispār iekasēt naudu no Amazona vai arī kaut vai tos impulsus iedot, lai pārbaudītu, vai karte vispār strādā. Tāpēc es Sebu vispār neizvēlētos, tur tikai man problēmas, teikšu godīgi, ir bijušas. Es personīgi izmantotu Svetbanku un vēl diezgan labi ir arī ar Citadeli. Nākošais, ko jums vajadzēs pievienot, tā kad jau jums būs izveidots jūsu Amazon konts, jūs būsiet informāciju iesniedzis un jums būs pievienota kredītkarte, jums vajadzēs norādīt informāciju par jūsu bankas kontu, ko Amazon savukārt izmantos, lai jums iemaksātu naudu. Tātad kredītkarte bija domāta, lai Amazons paņemtu no jums naudu gadījumā, ja viņam vajag paņemt. Jā. Savukārt bankas konts būs tas, ko Amazons izmantos, lai jums reāli samaksātu par to, ko jūs esat pārdevis. Tad uz šo kontu jums skaitīs jūsu naudiņas. Un trešā lieta, ko jums vajadzēs pievienot, šī ir tāda opcionāla lieta, ja var darīt vai nē. Ja ir, tad vajag PVN numurs. Ja tāds jums ir, tad to pievienojam. Ja nav, tad neko. Un, protams, arī, ja jums ir OSS jau reģistrēts, tad arī reģistrējam OSS uzreiz. Un tālūk, šī bija pirmā daļa no video sērijas, kas saucās Kā atvērt Amazon pārdevēja kontu. Ceru, ka tev šis patika un noderēja. Kā arī ļoti priecāšos, ja atstāsi zem šī video like, vai arī pat piesakosi manam kanālam. Arī, ja tev ir kādi jautājumi man personīgi, droši sakonektējies ar mani LinkedInā. Paldies!